Dažreiz, kad jums ir laiva ar stacionāro motoru, gadās nelāga situācija. Jūs kaut kur brauciet, strauji apstājieties, un pēc tam, kad jāsāk braukt, jūs konstatējat, ka starteris negriež un jūs nevarat iedarbināt laivu. Jūs aizvelk uz piestātni, laiva pastāv, hop, pēc tam viņu izrādās var iedarbināt. Tad pēc pāris dienām jūs pārbaudiet eļas līmeni un konstatējat, ka eļļā ir ūdens, emulsija. Dzinējs ir beigts, vai ne? Bet kas tam ir pa iemeslu? Īstenībā dzinējs nav beigts. Šeit izpūtēja, te nāk kolektors, te izpūtēja truba un te ir tāds flapītis. Lūdzu. Un ar laiku viņas izdeg, saplīst, un kad jūs strauji apstājaties, ūdens līmenis ceļās un caur izplūdi tiek cilindrā. Pēc tam jūs nevarat iedarbināt to laivu, motors pastāv un gar gredzeniem tas visu ūdens ietek eļas karterī. Un te jums liekas, ka jūs dzinējs ir beigts. Tā kā reizi gados, 2, 3 vienkārši nomainam šo detaļu un tas jums iekonomēs daudz raižu.